Andri vienā vārdā varu raksturot ar vārdu inteliģence. Līderi, disciplīna, Mierīgs, darītājs, nākotne, gudrība, empātija, uzticamība, izlēmīgs. Jauna tipa līderis, tāds kādu Latvijā trūkst. Es teikšu divos vārdos. Andris ir foršs puika. Izcila īpašība, kas viņam palīdz būt izcilam komandas spēlētājiem, ir spēja saklausīt to, ko citi saka. Īpaši domājot par valsts vadīšanu, tā ir, man liekas, viena no nozīmīgākajām īpašībām, kas tev var pirmst. Spēja kaut kādā brīnumainā veidā ieviest disciplīnu ļoti radošā komandā un nepazaudēt radošumu. To es nekad nevarēju saprast, kā to var, bet viņiem tas lieliski izdodas. Viņa spēja ir tieši koleģiāli uzklausīt un ātri, mērķiecīgi pieņemt lēmumus. Tas viņu, manuprāt, tā ļoti raksturo. Mēs ar Igoru, ar Andra tēvu bijām ārzemēs. Bērni palika pie omītes, Andris saslima. Tad mēs atbraucām, tikai tad mēs to uzzinājām, jo viņš omītei bija teicis, nevajag mammai stāstīt, jo viņa uztrauksies. Tas, man liekas, tā ļoti raksturo viņu. Es uzticos Andrim tāpēc, ka viņš vienlaikus spēja būt gan līderis, gan ļoti lietišķs un uzticāms kolēģis. Un šī uzticība tiešām ir svarīga. Es teiktu, ar Andris būtu gatavs iet kopā partizānos, kopā cīnīties. To es esmu darījis līdz šim, un to es esmu gatavs darīt arī tālāk. Mani katru dienu no jauna īstenībā ļoti pārsteidz tas, cik ļoti viņš spēja iedziļināties katrā individuālā lietā un vienlaikus nezaudēt to plašāko redzējumu par ekonomiku vai par Latvijas valsts pārvaldi vai par demokrātiju kā tādu lielu kopumu, kur viss būtu jāstrādā kopā kā tādam lielam zobratam. Andra raksturs vislabāk parādās, man liekas, tajos brīžos, kad mums ir kaut kādas krīzes. Tādos brīžos Andris ir tas, kurš nāk visus savest kopā un tā mierīgi aprunāsimies par šo tēmu. Mums nav tagad šeit visiem jāstreso, bet mums ir jāsaprot, ko mēs darām šajā situācijā. Andris strādājot komandā ir tāds, kurš spēj sadzirdēt citus, saklausīt, ne tikai dzirdēt. Ja saklausīties nesakrīt ar viņa plāniem, tad viņš noteikti ieguldīsies, lai pārliecinātu par savu taisnību, nevis akli ies pretēji citu redzējumam. Andris ir aizrautīgs, gudrs, mērķtiecīgs politiķis. Es nebaidīšos šī vārda Latvijas patriots, kurš saprot, ka mūsu valsts drošība ir atkarīga no tā, cik saliedēta un savstarpēji sadarboties spējīga būs mūsu sabiedrība. Andris ir nosvērts, cilvēks, kuram patīk iedziļināties, kuru vada vērtības, un kurš vēlas mainīt lietas tā, lai tās nāk par labu Latvijas iedzīvotājiem. Kas viņu raksturo, ir milzīgas darba spējas. Un viens, kas ar laiku, ko es sapratu, ka Andris ir mans dombiedrs un ļoti labs draugs. Asu prātu, ļoti precīziem formulējumiem un loģisku argumentāciju. Viņš spēja pamatot savu domu, viņš spēja paskatot, kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc tas, kur mēs bijām, nav tik labi, kā tas, kur mēs dosimies. Kāpēc rītdiena vienmēr būs labāka nekā vakardiena. Viņam ir liels uztraukums par to, ka mēs kaut kur nokavēsim vienmēr. Un mēs kaut kur vienmēr kavējam. Viņš ļoti dusmojās, ka cilvēki neatnāk laikā, bet visā taču var sanākt. Man liekas, viņš joprojām domā, ka mēs neesam disciplinēti, bet mēs esam labāki versija, nekā mēs bijām pirms Andris mūs sāka vadīt.